Tas pedagāgs vispār neies līdzi, mans bērns sēdēs viens pats un vientušs, un ja mēs nepalīdzēs, un tur būs bīstamas situācijas, bērns skries, mani bērnu pagrūdīs, un viņš tur nokritīs un sasipīsies. Būs tādi negadījumi, jo tā taču var notikt. Pedagāgs taču nevar redzēt visus. Šādi jautājumi parādās, pilnīgi normāli viņi parādās, tāpēc, ka mums gribas par bērnu rūpēties, lai viņam ir labi un par viņu parūpējās. Bet šīs domas ir jāpārmaina un jāiemāca sev domāt pozitīvas domas. Kad mēs ar mūsu domām tomēr varam arī veicināt to, kad mums ir vieglāk palaist bērnu uz bērnu dārzu, ja mēs paši iedomājamies savā galvā, ka skolotāja būs atsaucīga, viņa būs laipna, viņa būs jauka, ka mans bērniņš viņš ies iekšā, mēs tā kā vizualizējam to savā prātā, viņš priecās, viņš patiks tur mantiņas, viņš tur satiks draudus, viņš tur spēlēsies, viņam tur būs interesantas aktivitātes, viņš teiks garšīgi noslīg ēdienu, būs jauka gultņa,